Mēs atrodamies Saulkrastos. Šī vieta saucas Baltā kāpa. Šeit 6. jūlija vakarā sāksies Saulkrastu pilsētas svētki. Svētki sāksies ļoti spilgti. Uz jūras un norietošās saules fona Lindas Līna dziesmu pavadījumā mēs izbaudīsim mākslu, jo šeit uz Baltās kāpas notiks mākslinieku plenērs. Tie, kas pulksten 17. atbrauks uz Pēterupes Luterāņu baznīcu, varēs noklausīties neaizmirstamu garīgās mūzikas koncertu Hamburgas kora izpildījumā. Šogad pilsētas svētku tēma ir Saulkrastu noslēpumi, jo ir tik interesanti visiem kopā pētīt neizpētīto vai ikdienišķās lietās pamanīt kaut ko jaunu. 7. jūlija rītā Saulkrastu svētku viesus visus gaidīsim šeit, Saules laukumā, tepat pie jūras, kur ik viens, domāju, varēs atrast ļoti daudz liederīgu un patīkamu laika pavadīšanas veidu, katrs savai gaumei, katrs savam vecumam. Tiešām garlaicīgi nebūs. Programmā ir izklaides bērniem, burvju, triku meistaru uzstāšanās, notiks adītāju konkurss, būs amatnieku tirdziņš. Visi svētku pasākumi notiks Igetas Gaiķes bērnu vokālās studijas dziesmu pavadījumā. Nebūs vīlušies arī aktīvo sporta veidu cienītāji. Daļa no Saulkrasta svētku sporta aktivitātēm notiks Pludmalē. Un tas būs volejbols miks grupā un būs arī geto basketbols, kas būs tā kā Latvijas posms un arī Saulkrasta svētku turnīrs. Un nākamajā svētdienas rītā būs makšķerēšana jūrā. Citas aktivitātes notiks dažādās citās pilsētas vietās. Piemēram, novus un galda tenis būs pie Saulkrasta sporta centra. Futbols notiks Zvejniekciem stadionā, un tāpat tās tur notiks suņu sacensības. Un vēl notiks orientēšanās sacensības kāpas sprints. Vakarā notiks kopīgs gājiens uz estrādi, kur dziedāsim un dejosim kopā ar Gačo, Lieni Šomasi, Normundu Rutuli un Kristapa Krievkalna instrumentālo grupu. Visi pilsētas svētku pasākumi to dalībniekiem un skatītājiem ir bez maksas. Jums šeit noteikti patiks un jūs gribēsiet atgriezties Saulkrastos vēl un vēl. Lielisku iespēju ne tikai izbaudīt atpūtu pie jūras, bet arī kļūt garīgi bagātākam sniegs Ērģeļu mūzikas dienas, kas notiks no 24. līdz 26. augustam Pēterupes Luterāņu baznīcā. Literatūras un vēstures cienītājiem visu vasaru būs pieejams Latvijas rakstnieka Reiņa Kaudzītes muzejs. Vasarā katru piekdienu no 12. līdz 17. mēs gaidām Reiņa Kaudzītes vasaras namiņā. Šeit jūs varat iepazīties ar rakstnieka pēdējiem 7 mūža gadiem, kurus viņš pavada šeit Saulkrastos Pēterupē. Ja jums neizdodas piekdienā atbraukt pie mums, tad varat pazvanīt un laikus jau saskaņot turpmāk. Tāpat šovasar notiks vairāki koncerti. Pagājušo gadu Saulkrastu vasaras kultūras programmu novērtēja ne tikai latvieši, bet arī viesi no Krievijas. Plašāka informācija par Saulkrastu šīs vasaras pasākumiem ir pieejama vietnē www.saulkrasti.lv.